Kā izpildīt otro uzdevumu, kurš man izpildīs ļoti daudziem. Otrajā uzdevumā vajadzēja pielikt geotagus fotogrāfijām, izmantojot Lightroom 4 un publicēt bildes Facebookā, izmantojot Lightroom. Tātad, sāksim pirmo daļu. Kā bildes ielikt geotagot. Vispār, ko tas nozīmē? Geotags tas ir birka, kur bilde atrodas. Kā mums vajadzīgs? Teiksim, varam iezīmēt visas fotogrāfijas, turot shift pogu. Visas mapītes, mēs varam uzspiest pēc tam map, šeit augšā. Mēs varam redzēt visas vietas, kurām pielikt šis geotags. Un šeit bija ceļojums uz Lietuvu, Poliju, kaut kas Slovākija. Un tad vēlāk, pēc kādiem laikam, mēs varam aiziet apstīties ne tikai kas bijis tajās bildēs, mēs varam uzspiest redzēt, kas tur pa bildēm. Šeit ir bijis ala. Šeit ir bijusi Slovāku paradīze, taka. Tad mēs redzam ne tikai pašas bildes, mēs tikai pierakstam, kur viņas atrodas. Patiesībā mēs varam apskatīties tieši kur. Tā ir likt bildēm geotagus, jo ātrāk, jo labāk. Jo ar laiku jau aizmirstās, kur tas ir bijis fotografēts, un ekskursiju vēl vismaz jums būs noteikti daudz, kad ir vismaz ģimenes ceļojumi. Tā kā patiesībā ir liela vērtība jau laicīgi likt šos geotagus. Tātad, kā to izdarīt? Nemaz nav tik grūti. Teiksim, druskanīgi. Piemērs, ko rādīju stundā, teiksim, aptuveni. Pieņemsim, kur ir slēpošana. Ja? Pirms vienu bildi. Ejam uz mapu. Ja? Ja kādam nav, ja kādam ir šādi, vai pēkšņi nav augšņi, kā tas atgādina, ka tad vienkārši jāuzspiež vilciņus, iespiežam mapu. Un te stūrī, kur ir jā, tas ir tā kā neatceros, kur precīzi bija, bet lai būtu tā pati viļņa. Varam iezīmēt, turot kontrolu pogu. Bildes, teiksim, šīs bildes viss noteikti no tās pašas vietas. Ar peles labo taustiņu mēs varam atzīmēt viļņu, vai, teiksim, mēs varam. Ja mēs nezinām, mēs varam pielikt nosaukumu, būtu Snow Arena. Nav tādu Google. Es pirms tās ir Google kartas, ko jūs redzat. Pēc es neatceros, un tur lai tā pati viļņa. Jā. Uzspiežam labo taustiņu. Un add GPS coordinates, selected photos. Un tas ir viss. Tāpēc šīm bildēm ir pielikt šis geotags. Mēs varam uzspiežt šeit. Varam attālināt karti. Kādreiz uzspiedīsim uz viļņu, jo tas bija tuvu viļņai. Tas bija lietots, nebija viļņā, bet tuvu tam. Apstīties, kā tur izskatās. So, it's done ar šīm bildēm.
Protams, foršāk ir, jo ir precīzākas koordinātas. Tālāk, tas būtu izdarīts, un mums tagad ir jāpievieno bildes Facebookā. Ejam atpakaļ bibliotēku, library. Tālāk, ja nu neesat, tad līdzīgi ir Flickrā, kā rādīšu Facebookā. Es rādīšu Facebook, tomēr to izmanto vairāk cilvēku. Tātad Facebookā jāspēj poga setup, tur prasa lietotāju vārdu paroli, ievadiet, ok. Tagad tas izdarīts, spēžam uz Facebook, atkal labot taustiņu, izveidot kolekciju, nosāksim kolekciju, slēpošana septembrī, piemēram, ja. Albuma nosaukums. Būtībā kolekcijas nosaukuma nav liela nozīme. Tas tāpatās Facebookā neparādās. Mēs varam izveidot jaunu albumu, izmantot jau esošo. Būtībā jau te ir viens tāds albums Lietuvas kalns. Vienkārši jāspēj radīt. Viņš nepaņem īsto bildi. Tādu. Druskanēki. Redzam, kur mums ir bildes, ko gribam ievietot. Mēs varam ievietot, protams, pilnīgi visas, vienkārši Ctrl A. Tas nav vajadzīgs. Tā arī, kur ir tās jaunās bildes. Šo pogu iezīmēm vairākas, turot Ctrl pogu mēs varam atzīmēt atsevišķus. Vai arī izņemt kādu ārā. Teiksim, labi, šo izņemsim. Un tad vienkārši paturot, drag and drop, ievelkam viņas iekšā, kolekcijā. Viņam pārvēlam kolekciju. Eku ir. Nu ko, viss kārtībā, tas spiežam publicēt. Jāatzīst, ka šīs bildes nebija apstrādājis. Protams, labāk būtu viņas būtu apstrādāts. Bet nu to jau jūs zināt, to es rādīšu. Šis pārāks domāts, kā var publicēt. Šeit stūrī var redzēt bilžu augšu pielādi. Bildes, kas tiek ielādētas, lēnām arī parādās šeit. Ja nu kādreiz kaut kas notiek internetu un bildes kādu neielādēs, tad viņš šeit ir neparādās. Vienkārši šeit spiest vēlreiz pogu publish, vēlreiz publish un līdz beidzot ir visas. Bet nu tas ir reti. Bet ir gadījies. Dēļ internetu būtībā. Parasti viss ir ļoti smuki. Un tādā veidā šāds bildes augšpielādēšana ir ātrāka un daudz vieglāka. Un šeit var apstrādāt bildes, un viņas pat nevajag eksportēt. Vienkārši spied publish, ieliec kolekcijā, spied publish, un viņas ir online apstrādās bez eksporta. Un tas ir forši. Un ko, tu tās jau būs visas? Tagad viņš viņus vēlreiz importē, un uzdevums pildīts. Mēs varam iet Facebookā, fotogrāfijas, bildes. Lūk. Visas arī ir.
Labi, beigsim skatīties. Jā, tas arī viss.